Mēs visi esam dzirdējuši par pēdējo gadu tehnoloģiju milžiem. Nvidia, Amazon, Facebook, Tesla. Tie visi ir kāpuši vairāk kā 10 reizes, rāda fenomenālus izaugsmus un peļņas rādītājus. Un jebkuram varētu likties, ka citiem tehnoloģiju milžiem iet līdzīgi. Teiksim, Intel. Mēs visi esam izmantojuši viņu programmatūru, ja vien mums ir bijis dators. Jā, tiešām, 2021. gadā viņiem arī bija cenu rekords, un viņš nopelnīja 20 miljardus. Bet kas notiek pēc 4 gadiem? Pēc 4 gadiem Intel akciju cena ir kritusies par vairāk nekā 60% un pretstatā 20 miljardu peļņai 2020. gadā. Šim uzņēmumam tagad ir 18 miljardi zaudējumi. Kā tas tā notiek? Vai viņi nezināja, ka notiks mākslīgā intelekta revolūcija? Varbūt viņiem bija nepareizs biznesa modelis vai kas cits? Tas ir labs jautājums, bet, ja jūs ieguldat individuālās akcijās, atcerieties, nevienmēr visi tehnoloģiju milži un citi lielie uzņēmumi, kas šobrīd ir līderi, būs tādi paši līderi vēl pēc pāris gadiem.